Sveiki visiem! Ar jums Emīls no FX Finance ar prognozēm uz 20. maiju 11. gadu. Un tad sāksim, kā vienmēr, ar eiro pret dolāru. Tātad uz doto mirkli mūsu pirkšanas darījums no 42.30 vēl joprojām ir atvērts, par cik vēl nav sasniegts mērķis. Dotajā mirklī mums ir aptuveni 80 punkti plusā, 85 punkti plusā, aptuveni tā. Un tad turam viņu līdz pat 43.60, kā jau vakar arī mēs to skatījāmies. Un pie 43.60 mēs šo darījumu aizvērsim. Un tāpatās, kā vakar arī skatījāmies, pa 43.70 iesim jau pārdošanās, kur tātad risks ir 85 punkti. Un mērķis, tad pirmais minimālais ir 110 punkti. Tad tieši no šī te pārdošanā mēs, teiksim tā, varētu skatīties arī varbūt tās eiro mazliet zemāk. Bet visu daram pakāpeniski, savācam tik daudz, cik mums katrs darījums atsevišķi dod. Ja jūs vēlaties darījumu turēt ilgāk, protams, jūs to varat darīt, tātad pārdot no šejienes, sagaidīt, kad viņš sasniedz tātad 23. FIBO līmeni, un tad stopu likt jau pa nulēm un gaidīt. Ja viņš gadījumā nokritīsies zemāk, ļoti labi, bet ja gadījumā viņš kāpsies uz augšu, nu tad, diemžēl šis darījums mums būs pa nulēm. Bet tāpēc varbūt tās iespējams ir jāfiksē savu darījumu tad, kad viņi sasniedz savu mērķi, nevis tik agresīvi tirgot un gaidīt lielāku peļņu. Nu, lūk, tā kā būtībā tas ir arī viss uz eiro. Tātad turam esošo darījumu no 42.30 un pārdodam no 43.70. Tālāk, tad dolārs pret Kanādu. Šeit mums arī tāpatās vēl joprojām mēs tātad turam mūsu pirkšanas darījumu, gaidam, kamēr viņš uzkāps līdz mūsu mērķiem, kas ir 90 punkti, jā, vai arī pat iespējams vairāk, jā, atkarībā no tā, vai jūs skatāties pēc tehniskās analīzes vai pēc FIBAS, jā, tātad. Šeit pēc tehniskās mums ir vairāk tāda 90 punktu mērķis, ja mēs skatāmies pēc FIBAS, tad tie ir jau visi 110 punkti, bet, nu, teiksim tā, arī pašiem ir jāizvēlās, kas jums vairāk patīk. Es tātad iesaku personīgi likt 90 punktus mērķi, vairāk nevajadzētu. Un būtībā pagaidām tas ir arī viss uz Kanādas, jā. Tālāk skatīties, jā, tātad uz jau pārdošanām pagaidām mums nevajadzētu, jā, tad šādas pretstības līnija mums ir. Bet, nu, vajadzības no viņas pagaidām mums nav. Pārdot šeit arī mums pagaidām nevajadzētu, par cik, jā, teiksim, tā diverģence sevi šeit ir izlādējusi, jā, un ja viņš pat uzkāpsies, tad, nu, uzreiz pārdot nevajadzētu. Tāpēc būtībā vienīgais, kas mums pagaidām šeit interesē, ir pirkumi, kas mums tad vēl ir jāsaglabā, jā, uz Kanādas dolāru. Tālāk, tātad dolārs, jā, tieši tiem, kas vēl nav iestājušies darījumā, būtībā tagad to var izdarīt, jā, par šo te pašu cenu, jā, tad, teiksim tā, par tekošo cenu iestāties pirkumos, risks, tātad jums ir jāizvieto par cenu 95, 90 aptuveni, un mērķis jums ir aptuveni tātad 97, 65, aptuveni šādi te. Jā, tad darījums ir par tekošo cenu arī tagad, teiksim tā, izmantojams. Tālāk, tātad dolārs pret franku. Tātad šeit mums izveidoja šāds neliels svārstību diapazons, tādi, ja gadījumā dolāri pret franku tātad caurstīs šo te pretstību, kas ir par cenu 88,69, mēs varam iestāties pirkumos. Pie atgriešanās mēs varam iestāties pirkumos un mērķēt tātad uz caurstiena augstumu, bet, ja gadījumā viņš caurstīs uz leju un atgriezīsies, tad mēs jau varēsim iestāties pārdošanās un mērķēt tātad uz caurstiena dziļumu. Un tas ir arī īstenībā viss arī uz franku. Pagaidām tirgus bija šīs pāris dienas ļoti rāms, tāpēc nekā ļoti daudz signālu nav sagaidām. Jā, vairāk ir ja caurstīs vai ja necaurstīs, tad ko mēs varēsim vai nevarēsim iesākt. Jā, tad, kad notiks ar vairāk aktivitāte, kāds lēciens vai kritums, tad jau arī skatīsimies citus signālus. Tālāk, Austrālijas dolārs. Tātad pilnīgi tas pats, kas vakar, jā, redzam, cena sāniski ir nostaigājusi. Tad, ja gadījumā caurstīs līmeni par cenu 0,695, tad pie atgriešanās varēsim nopirkt un mērķēt līdz pat šai te pretestībai. Vai arī, ja tātad caursit vai necaursit un aiziet līdz šai te pretstībai, tad mēs šeit viennozīmīgi varam pārdot. Bet rēķināties, ja gadījumā šis te līmenis tiek caursists un cena aiziet līdz pat šai te pretstībai, tad pārdodot šeit, mūsu mērķis ir līdz pat šim te līmenim 0,695, nevis līdz kanāla atbalstam. Tāpēc atceramies, ja caursit un aiziet līdz pretestībai pārdodam,
un mērķiem līdz 0,695. Tur, kur risks mums ir jāizvieto 0,9 aptuveni 0,5. Bet, ja gadījumā viņš aiziet līdz šīm te pārdošanām un necaursit šo te līmeni, tātad svece nenoslēdz 40 punktus augstāk par šo te līmeni, tad, protams, mēs mūsu pārdošanas varam turēt arī zemāk, vai nu jau līdz pat pašam kanāla atbalstā. Tāpēc ņemiet vērā, ir jāizsako līdzi, vai tiks caursists šis te līmenis, vai arī netiks caursists. Tādējādi jūs zināsiet, kādu mērķi izvietot. Nu, lūk, tas būtībā ir arī Austrālijas dolāram viss tad pārdošanas no šīs te pretstības un pirkumi, ja caursit no šī te līmeņa. Tālāk, Jaunzēlandes dolārs. Tātad šeit mums arī nekas nav mainījies, cena bija sāniski staigājusi, tātad pilnīgi tas pats, ja caursit uz augšu līmeni 79,63, tad pie atgriešanās pērkam un mērķiem uz caurstienu augstumu, ja caursit uz leju, tad pie atgriešanās pārdodam un mērķiem uz caurstienu dziļumu. Tātad pilnīgi viss tas pats, kas mums tad bija vakar. Lūk, tas būtībā ir arī viss uz prognozēm, tātad uz 20. māju 11. gadu, pagaidām mums arī nekas cits nav saskatāms, kā arī neaizmirstam, ja gadījumā eiro pret dolāru mums tātad nav aizgājis līdz saviem mērķiem šodien, jā, nu, varbūt tās pa sestdienas svētdienu nav īsti vajadzība to darījumu turēt vaļā, bet gan jūs viņu varat aizvērt ciet ar tādu peļņu, kāda viņa ir, jā, teiksim tā. Bet vajadzības, jā, pagaidām šo te darījumu vērt ciet nav. Jā, ja neaizies līdz, teiksim tā, līdz 8:00 pēc Latvijas laika, tad jau varam, teiksim tā, jau aizmirst par šo te darījumu un nofiksēt tādu peļņu, kāda viņa patiesībā ir. Un tiem, kam ir dolārs pret Kanādas dolāru, arī tas pats, teiksim tā, ja cena izies jums uz plusu jau, jā, tad, protams, jūs varat, teiksim tā, jau nofiksēt savu darījumu ar tādu peļņu, kāda viņa ir, jā, vai arī turēt līdz pat mērķiem, vai arī, ja gadījumā šis te darījums vēl joprojām mīnusā stāv, tad, teiksim tā, klapēt ciet viņu nevajadzētu, bet vienkārši gaidam, jā, kas tad tālāk notiksies. Jā, tāpēc atceramies, darījumus ir vērts taisīt ciet tikai tad, ja viņi dod peļņu. Ja viņi nedod peļņu, tad vajadzības viņus taisīt ciet nav. Tā kā tas mums arī ir jāatcerās. Labi, tad būtībā ar to arī es atvados, bet neaizmirstam, protams, apstīties šos te darījumus smalkāk formā, tad fxf.lv sadaļā fórums, tad tur viss ir izvietots, visi grafiki ar visām bildēm un piemēriem par cenām, kur ir jāiestāst kādu valūtas pāri, mērķiem un riskiem, jā, lai varētu precīzāk savus darījumus izvietot. Tad ar to arī es atvados, paldies par uzmanību, tad jau līdz pirmdienai. Veiksmīgi jums tirsniecība!